Daudz rudenī grib likt keramiku, kas kopā ar dziļo pūvēšanu var izmaksāt pat 850 eiro. Ja tu arī esi domājis, bet liekas cena par dārgu, tad iesaku sākumā pamēģināt uzklāt plēšu spīdumu, kas iedos tavai mašīnai hidrofobu efektu uz 2 līdz 3 mēnešiem. Pats svarīgākais ir kārtīgi attīrīt virsbūvi, lai uzklātu līdzekli nevis uz eļaino ceļu netīrumu slāņa, bet uz tīras virsmas. Šai mašīnai pirms tam nebija nekādas aizsardzības. Pirms nedēļas mēs uzklājām tikai hidrovasku plēšu spīdumu. Šeit uz virsbūves nav keramika. Un paskatīsimies, kā ūdens ir spējīgs žāvēt ūdeni. Ūdens vispār negrib turēties uz virsmas, momentāli viss nolido nost, un tieši tas pats ir arī ar netīrumiem. Protams, ar laiku mašīna aizaugs ar netīrumiem, bet tas notiks daudz lēnāk, tāpēc, ka virsmies slidena un pie viņas mazāk kaut kas pieķeras klāt. Un tad, kad mašīna mazgās, to būs arī daudz ērtāk izdarīt. Plēšas spīdums pietiks 2 uzklāšanas reizēm. Vienas uzklāšanas reizes izmaksas 9 eiro, un to var izdarīt jebkurš pats, nav jābūt profesionālam. Vienkārši kārtīgi attīra virsmu, uz slāpjas virsbūves uzklāja, kārtīgi noskalo, neļaujot nožūt, un hidrofobs būs aktivizēts.